Tik ierastās augstpapēžu kurpes liek sievietei izskatīties slaidākai, taču nepārtraukta augstpapēdeņu nesāšana var izraisīt bēdīgas sekas, un reiz tik glītās un slaidās kājas var izskatīties šādi. Ar hronisku venózu mazspēju slimo aptuveni 80% sieviešu. Parasti šī problēma sāk parādīties pēc 30–35 gadu vecuma, taču ir arī izņēmumi, saka Veselības centra 4 flebologs Ints Ūdris. Jaunākā pacienta, ko es esmu operējis, ir 12 gadu veca meitene ar lielām jau paplašinātām vēnām. Protams, tur ir ne tikai iedzimtība, bet arī dažādi kaitīgi apstākļi. Konkrēti šīs visas jaunās meitenes, ko es esmu operējis, nodarbojas ar sporta dejām, kur ir augsti papēži, liela fizikas slodze. Visbiežāk kāju vēnu problēmu rašanās cēlonis ir ilgstošs sēdošs vai stāvošs darbs. Stāvot vai sēžot, tiek atslēgts apakšstilbu ikru muskulis, tā saucamais muskuļpumpis, kas saraujoties masē vēnas un transportē asins atpakaļ uz sirdi. Līdz ar to asins plūsma ir traucēta, kājās veidojas venozo asiņu pārpilnība, kas izstiep vēnu sieniņas un tādēļ veidojas neglītie mezgli. Lai arī ilgstoša augstpapēžu kurpju nesēšana nebūtu nav vienīgais faktors, kas to var izraisīt, tomēr augstpapēdenis krietni palielina iespēju iedzīvoties vēnu mazspējā. Augstais papēdis, ko viņš dara, viņš nostiep pēdu. Tad brīdī, kā pēda ir nostiepta, apakšstilbu ikra muskulis tiek saspringts, faktiski viņš tiek bloķēts. Un mēs it kā staigājam varbūt, bet ikra muskulis ir bloķēts un šī muskuļpumpa darbība vairs nenotiek. Pirmie venozās mazspējas simptomi ir smaguma un noguruma sajūta kājās. Šķietami nevainīgie simptomi var būt pirmais trauksmes signāls, kas liecina par saslimšanu. Vēlāk sāks kāju tirpšana, kā arī krampji, īpaši naktīs. Izspiedušās vēnes, ādas pigmentācijas maiņa un kāju tūska liecina par nopietnām problēmām. Galējā slimības stadija ir venozās čūlas. Pie venozām čūlām ir tā problēma, ka artērijām ienāk iekšā asins normāli, bet šīs asins no kājas netiek projām. Un viņas tur ir par daudz, es vienmēr saku, tā kā vēns ir tā kā kanalizācijas sistēma, kurā nav spiediens un kur ļoti viegli aizsērē. Un tad, ja mums viņa aizsērē, tad mums arī visu māju pilna ar ūdeni. Venozās čūlas gan ir ārstējams, agrāk slimās vēnes tika izoperētas. Tām reizēm bija nepieciešami dziļi griezieni, kas uz kājām atstāja pamanāmas rētas. Mūsdienās ārstēšana veic ar lāzeru palīdzību. Slimā vēna tiek nevis izņemta, bet bloķēta tā, lai tajā vairs neieplūst asins un neveidotos mezgli un čūlas. Tomēr operācija ir radikālākā metode un no tās var izvairīties saulaicīgi aizejot pie ārsta. Lai noteiktu kāju vēnu stāvokli, ir jāveic ultrasonogrāfija, kas precīzi izmēra asins pretplūsmu vēnās. Ints Ūdris saka, ka problēmas ar kāju vēnām ir teju 90% cilvēku, tomēr radikāls slimības izpausmes biežāk sastopams sieviešu vidū. Lai pasargātu savus kājas no vēnu mezgliem un čūlām, ārsts iesaka regulāras fiziskās aktivitātes un nenēsāt ikdienā kurpes ar papēdi augstāku par 5 centimetriem.